Radio Alice Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Eiropas Savienības līderi šodien panāca vienošanos piešķirt Ukrainai 90 miljārdu eiro aizdevumu uz nākamajiem 2 gadiem. Mērķis ir šādā veidā kompensēt gaidāmo Ukrainas budžeta deficītu. Par iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu politiķi vienoties nespēja. Rezultātā ir panākta vienošanās par aizdevumu, kas tiktu atbalstīts no Eiropas Savienības kopīgā budžeta. Variants, kurš paredzēja izmantot iesaldētos Krievijas centrālās bankas aktīvus apmēram 200 miljardu eiro vērtībā, lai izveidotu aizdevumu Kijevai, izgāzās, jo Beļģija, kur atrodas lielākā daļa iesaldētu aktīvu, pieprasīja garantijas par dalītām saistībām, un tas citām valstīm nebija pieņemami. Maz ticams, ka Francija līdz gada beigām spēs apstiprināt 2026. gada budžetu. Francijas likumdevēju apvienotā komiteja šodien nespēja panākt kompromisu. Visticamāk, ka uz jauno gadu tiks pārcelts 2025. gada budžets, kamēr abās parlamenta palātās turpināsies debates. Situāciju sarežģīja cīņa starp labēji noskaņoto senātu, kas vēlas samazināt izmaksas, un parlamenta apakšpalātu, kurā kreisie pieprasa palielināt ieņēmumus. Valsts policija Latvijā rīkos pastiprinātas pārbaudes uz ceļiem svētku laikā no 23. decembra līdz 5. janvārim. Likumsarga aicina transporta līdzekļu vadītājus pret šiem reidiem izturēties ar sapratni. Tāpat policija centīšoties būt redzama visā valsts teritorijā. Policija arī aicina ievērot drošības prasības pirotehnikas lietošanā un iegādāties pirotehniku tikai legālās tirgošanas vietās. Vēl likumsarga aicina svētkos parūpēties par mājokļu drošību, jo garajās brīvdienās daļa iedzīvotāju dosies ārvalstu ceļojumos. Daugavpilī no 18. decembra līdz 30. janvārim ieviesti satiksmes ierobežojumi Saules ielas posmā no Teātra ielas līdz Vienības ielai. Tas notiek sakarā ar būvniecības darbiem Saules ielā 17A, informē Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde. Minētajā Saules ielas posmā darba dienās no 8 līdz 16 uz ietves un daļai arī uz brauktuves atradīsies auto tornis, kas kļūs par šķērsli kustībai virzienā no Andreja Pumpura skvēra. Apbraucot specializēto tehniku, priekšroka ir transportam, kas virzās pretējā virzienā uz Andreja Pumpura skvēru. Būvdarbu veikšanas laikā šajā posmā būs noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums 30 km/h un arī gājēju kustība tiks ierobežota. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde veids pēdējos šā gada pilsētas labiekārtošanas darbus. Tie saistīti ar bērnu rotaļu laukumu novecojušo elementu demontāžu daudz dzīvokļu namu pagalmos. Pārvaldē strādā certificēts speciālists, kurš pārbauda šo rotaļu laukumu aprīkojumu atbilstoši Eiropas Savienības drošības standartiem. Rezultātā šogad 17 daudzdzīvokļu namu pagalmos tika demontēti 38 aprīkojuma elementi, kas vairs neatbilda drošības prasībām. Lielākā daļa no tiem uzstādīti pirms vairākiem gadu desmitiem, un turpmāka to eksploatācija varēja apdraudēt bērnu drošību. Jāņem vērā arī, ka lielākā daļa rotaļu laukuma atrodas uz zemes, kas kā kopīpašums pieder dzīvokļu īpašniekiem, bet pašvaldība investīcijas privātajā īpašumā nevar veikt, jo tas būtu uzskatāms par budžeta līdzekļu nepamatotu izlietojumu. Tādēļ jauna aprīkojuma uzstādīšana šajās teritorijās ir dzīvokļu īpašnieku kompetencē. Rotaļu laukuma izbūvi vai atjaunošanu var finansēt no mājas uzkrājuma, īpašnieku privātiem līdzekļiem vai piesaistot cita veida finansējumu. Palīdzību organizatoriskajos jautājumos var saņemt pie sava namu apsaimniekotāja. Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā 12. decembrī dzimis Linneja divpirkstu sliņķu mazulis. Tas ir pirmais sliņķu mazulis Rīgas zooloģiskā dārza vēsturē un arī pirmais pēcnācējs vecākiem mātītei Lelei un tēviņam Lūkasam. Mamma ar mazuli lielākoties uzturas ekspozīcijas stūrī, kur jūtas droši un mierīgi. Mazulis daudz guļ, bet ik pa laikam mostas, lai pēstu vai izstaipītos. Sliņķu mazuļa gadījumā tas nozīmē pastaigu pa mammas ķermeni, arī pa muguru un pat mēģinājumus uzkāpt mammai uz galvas. Kopumā abi jūtas labi un uzvedas mierīgi. Noskaidrot mazuļa dzimumu varēs tikai pēc pāris mēnešiem, kad tas sāks uz neilgiem mirkļiem norāpties no mammas vēdera, lai pētītu apkārtni. Tā arī būs pirmā iespēja zoodārza dzīvnieku kopējiem un veterinārārstiem mazulim veikt veterināro apskati.
Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild un lielisku nedēļas nogali jums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.